Sveiki, dārgie draugi! Šīs nodarbības tēma ir daudzpusīgi cilvēki. Vispirms vārdā cilvēki izlabojam vienu burtu. Virs burta E lietojam garumzīmi, nevis divus punktus. Tā ir Helēna Johansone. Viņa strādā Helsinku universitātē. Viņa ir pasniedzēja. Helēna strādā arī Somijas pašvaldību savienībā. Viņa ir eksperte. Reizēm Helēna arī tulko. Helēna ir somiete un dzīvo Helsinkos. Viņa runā somiski, zviedriski, angliski, igauniski, latviski, krieviski un franciski, nedaudz arī itāliski un turciski. Helēna ir čakla, mērķtiecīga un mierīga. Tas ir Valds Ērnštreits. Valds ir lībietis. Viņš ir pētnieks, strādā universitātē un reizēm ir pasniedzējs. Reizēm Valds ir dzejnieks un reizēm mākslinieks. Valds ir arī tulks un tulkotājs. Un portāla livones.lv redaktors. Paralēli Valds ir direktors dizaina uzņēmumā. Reizēm pats ir arī pārdevējs. Valds runā latviski, lībiski, igauniski, krieviski, somiski, angliski, nedaudz arī vāciski un ungāriski. Valds ir ļoti talantīgs. Viņš strādā Rīgā, Tartu un Helsinkos, bet dzīvo Cārnikā. Tā ir Vēsma Pušpele. Viņa ir māksliniece un podniece. Vēsma ir latviete. Viņa dzīvo Maltā, Latvijā. Viņa runā latviski un krieviski. Vēsma ir jauna un talantīga. Tas ir Aivars Pušpelis. Viņš ir mākslinieks un podnieks. Aivars ir latvietis. Viņš dzīvo Maltā, Latvijā. Viņš runā latviski un krieviski. Aivars ir jauns un talantīgs.